Futbols ir visiem. Futbols visiem. Futbols visiem. Aiziet! Mēs esam Koknesē un izbaudām speciālo skolu futbola festivālu. Un man šķiet ir gan labs laiks, gan labs noskaņojums, vai ne? Jā. Forši? Hei! Es šodien spēlēju futbolu. Un ko tu dari te? Futbolu spēlē? Jā, man ļoti patīk futbols. Kāpēc? Jo ir interesanti spēlēt, ir daudz draugu, kas spēlē. Ļoti interesanti. Kā tev liekas, kas ir grūtākais futbolā? Dot savu vārtu. Iegūt vārdus, vai ne? Jā. Man patīk uz vārtos sit. Tas futbols ir labs. Kas viņā ir labs, pastāsti? Bumbas! Bumbas labas? Jā. Cik tu esi golus dabūjis savā dzīvē? Es vārtos stāvu. Tu vārtos stāvi? Jā. Kāpēc tu izdomāji tieši vārtos stāvēt, nevis Tad, spēlēt? kad es atramēju kāju. Kas notika? Ja es atramēju kāju. Ej, pa stūrī, pa maliņu. Mēt uz priekšu, tur uz malu. Mēt, tur. Šajā turnīrā piedalās bērni garīgās attīstības traucējiem, kuriem ir varbūt grūtāk saprast spēļu noteikums, kuriem varbūt grūtāk ir trāpīt par bumbu, grūtāk varbūt piespēlēt piespēli. Un vēl šiem bērniem arī klāt nāk, ir varbūt autisms, varbūt Dauna sindroms, varbūt kāda funkcionāla traucējuma. Tas ir tas pamats, kādi ir šie bērni. Man patīk spēlēt futbolu. Es būs vārtos. Es varu badot citiem iespējas. Man ļoti patīk. Man patīk spēlēt futbolu, jo es gribu, kad būšu liels, palikt slavenam futbolistam. Speciālo skolu futbola festivāls, manuprāt, ir brīnišķīgs projekts, kurā mēs viesojamies katrā Latvijas novadā un aizvedam futbola svētkus ikvienam. Un ar šo projektu Futbola federācija sadarbībā ar UEFA Foundation for Children mēs šādā veidā, var teikt, visa gada garumā norganizēsim dažādas svētkus un sporta notikumus Latvijā. Tev ir mīļākais futbola spēlētājs? Jā. Kurš? Ronaldo. Ronaldo? Jā. Wow, Toms arī. Toms? Kurš ir Toms? Mūsu sporta skolā. Un tev ir mīļākais futbolists? Jā. Kurš? Toms. Toms? Arī treneris jūsu? Jā. Cik forši? Man ir divi. Nu? Man ir Messi un Ronaldo. Super, un tev? Matīsīga. Pele, Ronaldo un Bimape. Cik tu bieži spēlē futbolu vispār? 2 gadus esmu spēlējusi futbolu. O, tu jau to pieredzi liela īstenībā, vai ne? Jā. Es teiktu, ka mēs arī, protams, mācāmies sporta stundās, konkrēti arī futbolu un futbola elements, bet, manuprāt, šī ir tā problēma Latvijas mērogā, ka šiem bērniem, manuprāt, nav nodrošināts līdz galam futbola treniņi. Es nezinu, kur ir šī problēma, vai tā ir problēma futbola treneros, kad nav varbūt pieredzes vai nezinu, kā šiem bērniem strādāt, bet es labprāt aicinātu, lai šiem bērniem būtu arī ārpusskolas izglītība vairāk un arī būtu iespēja ne tikai trenēties futbolā, bet arī būtu iespēja trenēties varbūt basketbola treniņos vai arī, nezinu, florbola treniņos vai volejbola treniņos. Puiši, kā gāja spēlē? Ļoti labi gāja. Kas varēja būt labāk? Iesist bumbu vārtos. Kurš vinnēja? Jūs vinnējāt vai tomēr? Jūs vinnējāt? Cik jums bija rezultāts? 2-0. O, labs tad jau. Ļoti labs. Uzspēlēt futbolu, tas mums ir zelta vērts. Un, paši futbolu viņi spēlējot iemācās noteikti draudzību. Rēķināties ar citiem. Ja? Viņi mācās komunicēt, viņi mācās dažādas fizisko īpašību pamatprasmītes. Un, laikam jau pats svērtīgākais ir tas kopā būt ar tādiem pašiem kā es, ka mēs esam ļoti līdzīgi, vienlīdzīgi un pamatā mēs jau esam arī vieni tie paši bērniņi.